Sveiki, man dārgie skatītāji un mani mīļākie abonenti! Kaut kas slikts ir noticis ar K-pop dēmonu medniekiem. Skatieties video! Šī ir īsta Huntrix lidmašīna, kas lido kaut kur apkārt, un skatieties, kas notiks tālāk! Oho! Vai jūs to redzējāt, puiši? Tā ir nokritusi kaut kur tajā pamestajā mežā, tāpēc simtiem K-pop dēmonu mednieku ir briesmās vai varbūt jau miruši. Mums ir jātiek skaidrībā ar visu šo lietu. Aleks un Ārčijs, jums nekavējoties jāatrod šī K-pop dēmonu mednieku avarējusī lidmašīna. Ejiet, jums tas jādara tūlīt pat! Aiziet! Mums viņu jāpaņem, mums jānoskaidro, vai Huntrix vēl ir dzīvs. Pagaidiet mani! Jā, nāciet ātrāk! Varbūt viņiem vajadzīga palīdzība! Vai tu redzēji, ka tas izskatās pēc viltojuma? Es nevaru noticēt, ka tas ir īsts! Tas nav viltojums. Reģions ir īsts. Lidmašīna tika trāpīta ar raķetēm. Tas nav iespējams. Huntrix pat nemaz nav lidmašīnas. Viņiem nav lidmašīnas. Viņiem ir! Un viņiem ir milzīga lidmašīna, kuru tāpat trāpīja raķetes. Arti, mums jāsteidzās, lai palīdzētu Huntera meitenēm. Viņas varētu būt briesmās. Tātad, ejam! Ak, Dievs, šis čalis gļuko! Vai tu domā, ka tie ir tie paši čaļi? Ierakst komentāros. Es tam vienkārši neticu, tāpēc ejam tāpat. Aleks, vai mums vajadzētu teikt slavu, ka tu neko neatradi? Ko? Nē, Arti, tas ir nopietni. Mums jāpalīdz Huntrix. Es negribu nekur iet. Tu negribi? Nē, mums ir jāiet. Arti, tu esi muļķis. Es esmu muļķis? Tas viss ir viltots. Tu gribēji atrast viltotu bioplānu ar kaut kādu Huntrix? Selīs, mums jāsteidzās, viņi ir briesmās. Ejam, stulbais Artī. Slav nebūs priecīgs, ja tu viņus neatradīsi. Aleks, beidzam tās muļķīgās meklēšanas. Tas viss ir viltots, mēs neko neatradīsim. Es neticēju, ka viņi kaut ko atradīs, puiši. Artī, nē! Mums jāpalīdz Huntrix! Artī, kas tas ir? Ko? Pārbaudīsim to. Tur ir rozā. Jā, tas ir... Oho, paskaties uz šo! VIP Huntrix! Tagad tu tici? Tas nav viltots. Tas bija nokritis no debesīm no lidmašīnas. Nē, vienkārši kāds stulbs fans to šeit nomet. Neesi zinkārīgs par šo stulbi. Nāc mājās, vecīt, mēs tagad tērējam laiku. Es 100% ticu Slavim. Mums jāturpina. Nu nāc, Artī, nāc! Šis puisis ir traks. Artī, Huntrix mūs gaida. Labi. Stulbais Artī, laid vaļā. Ir tik daudz sniega, un lidmašīna noteikti ir apklāta ar sniegu, tāpēc viņus ir vēl grūtāk atrast. Tāpēc mums vajadzētu pamest šo vietu, Aleks. Nē, Artī! Skatīs tur! Kas tur ir? Izskatās pēc lidmašīnas gabala. Izskatās pēc krāma gabala. Iesim pārbaudīt to. Skaties, kas te ir uzrakstīts. Aviokompānija. Tātad, šī ir daļa no lidmašīnas. Skaties, viss ir violetā krāsā. Tā ir K-pop dēmonu mednieku grupas Huntrix krāsa. Varbūt tā ir, bet es neesmu pārliecināts. Čaļi, ja jūs tā domājat, ierakstiet komentāros savu viedokli. Lūdzu, pārbaudiet! Kas? Tas ir smags. Tas ir tik smags. Nāc šurp, ejam. Skaties šeit! Dēmonu mednieki! Ak, tagad es sāku ticēt. Huntrix ir miruši! Bet ja nu viņiem izdevās izdzīvot, kas, ja viņi joprojām ir dzīvi un viņiem vajadzīga mūsu palīdzība? Es nedomāju, ka ir iespējams izdzīvot lidmašīnas avārijā, bet labi, turpini meklēt. Meitenes, lūdzu, pagaidiet mūs, mēs nākam! Artī, pagaidi mani!
Nāciet ātrāk! Jā, kaut kur apkārt noteikti ir vēl citas lidmašīnas detaļas. Meklējiet pavadienus. Beidz sūdzēties! Es kaut ko atradu! Nāc šurp! Tiešām! Jā. Skaties, šis ir Huntrix! Kas tas ir, Aleks? Šis ir, ak, Dievs! Šis ir mans sapnis, kas piepildās. Artī, vai tu nezini, kas tas ir? Nē, kas tas ir? Šis ir 100% īsts, pats populārākais, slavenākais Huntrix fanu gaismas nūjiņa. Tu vari vicināt to šādi koncertos. Jā, viņi vicināja tieši tāpat pirms iPlane avārijas, lūdzot palīdzību. Beidz to! Dod man to! Varbūt viņi gaida palīdzību, tāpēc mums viņi jāatrod tieši tagad. Nekādā gadījumā, vecīt, ir par vēlu. Nekad nav par vēlu. Huntrix, mēs nākam! Hei, Aleks! Jā. Vai tu redzi nogāzt to koku? Jā. Un vēl viens! Tagad man aina kļūst skaidra. Lidmašīna nokrita kaut kur tur. Tev ir taisnība. Tā noteikti ir Huntrixa lidmašīnas avārijas vieta. Beidz raudāt! Varbūt mēs varam kādam palīdzēt. Jā, tev taisnība. Ejam, varbūt iesim gar koku un paskatīsimies, kas tur ir. Ok, laba ideja. Seko mums, operator. Ejam, puiši, ejam! Wow, tik foršas kustības! Es skaidri redzu dažus violetas gabaliņus. Tu teici violets? Jā! Ja tas ir violets, tam noteikti ir saistība ar K-pop dēmonu medniekiem. Noskaidrosim to. Aleksa, nāc! Oho! Bet vai šis ir spāns? Huntrix, skaties uz straipiem. Tas viss ir sarūsējis un klāts ar deguma pēdām. Tātad visi šie pavadieni nozīmē, ka kaut kas notika lidojuma laikā. Varbūt tas uzsprāga, vai arī, es nezinu, bija kāda elektrības problēma un tas aizdegās uz zemes. Ko tu domā? Tas ir acīm redzam, cilvēki. Vai tu redzēji to video? Stāps mums parādīja, ka kāds uzbruka iPlane. Kas to izdarīja? Saja boys! Ko? Šie stūbie puiši? Nē, pajautāsim džekiem, ierakstiet komentāros, kas notika ar Huntrix lidmašīnā. Aleks, skaties kaut kādu bedra sniegā. Mums jānoskaidro, kas tur ir. Es redzēju tikai tavu bedri. Es to atradu. Skatieties, puiši! Es jums teicu, ka Saga Boys ir saistīts ar lidmašīnas avāriju. Šī ir Saga Boys gaismas nūjiņa. Tāpat kā tava, tikai Saja Boys. Saja Boys. Tas nozīmē, ka tev bija taisnība. Viņu uzbruk Huntrix lidmašīnai. Es viņus tik ļoti ienīstu. Tādi puiši ir paši sliktākie. Aleks, nav svarīgi, vai tu viņus ienīsti vai nē. Huntrix lidmašīna avarēja, un viņi ir prom. Nē, mēs vēl neesam atraduši nekādas norādes, ka Huntrix būtu miruši. Viņi joprojām varētu būt dzīvi, un viņiem varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Tāpēc, Arti, ejam! Man pietiek ar šo puisi! Tas ir laika izšķiešana! Ejam! Mums nav citas iespējas! Nāksim šeit! Jā! Kustini savu ķermeni! Vai tu pieskāries manam dibenam? Nē, kusties! Beidz! Mums jāatrod Huntrix! Arti, skaties! Tās ir sēdekļi, lidmašīnas sēdekļi. Izskatās, ka tās ir norautas no lidmašīnas. Jā, tas ir forši, Aleks, bet vai tu esi pārliecināts, ka tas ir no Huntrix lidmašīnas? Nu vai tu domā, ka mežā ir daudz avarējušu lidmašīnu? Un starp citu, skaties, kas te ir. Paskatīsimies, kas tas ir. Ak, paskaties, Arti! Tas ir tik traki! Tātad šis ir miras sēdeklis? Puiši, vai jūs zinājāt, ka Slavs ir iemīlējies mirā? Tiešām? Jā, viņš saka, ka viņam patīk visvairāk.
Labi, bet tas ir slikti. Bet viņi ir prom. Jā. Nē, un man visvairāk patīk Rumi. Viņa ir mana mīļākā. Esmu bez prāta pēc viņas. Viņi arī ir prom. Nav iespējams, tas vēl nav pierādīts. Viņa varētu būt dzīva. Un puiši, ierakstiet komentāros, kura ir jūsu mīļākā Huntriks meitene. Tātad, un pēdējā Rumi. Tāpēc mēs varam pieņemt, ka Huntriks meitenes sēdēja tajā avarējušajā lidmašīnā. Viņas sēdēja šeit? Varbūt sēdekļos vēl bija palicis viņu aromāts. Aleks, tu vari ostīt, ko vien vēlies, jo es eju prom. Ko? Jo mūsu izmeklēšana ir pabeigta. Kāds trāpīja lidmašīnai ar raķetēm? Atā, Aleks, atā! Atā! Nē, kur tu ej? Kas tas bija? Es jūtu kaut ko zem sniega. Nē, puiši, paskatieties, cik tas ir milzīgs un augsts. Šis ir Huntriks ierocis, bet es neatceros, kam tas pieder. Zojai vai Rumijai? Puiši, uzrakstiet komentāros, kam pieder šis ierocis. Lai nu kā! Paskatieties, cik foršs ir šis ierocis. Tas ir tik nāvējoši as. Kārti, skaties, es atradu ieroci. Viņš atrada ieroci? Ak, jo arī es atradu ieroci. Arī tu atradi? Jā. Vai šis ir kaut kāds zobens? Puiši, vai jūs zināt, kam šis pieder? Jo es nezinu, ierakstiet komentāros. Labi, Aleks, es nāku pie tevis. Tā lai dvēselē. Ko? Ko? Aleks, kādus pierādījumus tev vēl vajag no mums? Mēs atradām Huntriks ieročus no Huntriks avarējušās lidmašīnas. Jā, tev ir taisnība, bet jebkurā gadījumā mums jāatrod galvenā norāde. Ko? Avarējušās lidmašīnas lidojuma ierakstītājs, citādi Slav mums neticēs. Starp citu, viņš vienmēr meklē melno kasti, lidojuma ierakstītāju. Patiesībā tam ir jēga. Pēc lidmašīnas avārijas mums jāatrod lidojuma ierakstītājs. Atradīsim to. Jā. Rūmi, es lēku pēc tevis! Ak, puiši, skatieties! Tur ir kleita. Aleks, paskaties. Tā noteikti izstāsta pēc Huntriks kleitas. Rokas nost! Fioletā! Jā, tā ir violeta, tā ir Rumi vakarkleita. Ak, tas ir tik spožs, tas ir tik lielisks. Bet, Aleks, patiesībā ar to joprojām ir par maz pierādījumu. Paskaties uz caurumu. Es redzu kaut ko iekšā. Ak, Aleks, skaties, kaut kas metālisks. Es uzmanīgs. Palīdzi man! Man vienalga, ko tu atradi, Arti. Es atradu Rumijas kleitu, un man tā ļoti patīk. Liels paldies tev! Tu esi traks, Aleks, jo es esmu atradis vēl vienu pierādījumu par avarējušo Huntriks lidmašīnu. Skatīs! Un kas tas ir? Es joprojām nezinu. Varbūt jūs zinat. Pacelsim to prom no sniega. Tas ir metāls. Tas ir violets. Tātad šī noteikti ir daļa no avarējušas lidmašīnas. Bet no kuras? Skaties, tās acīm redzam ir domāts gaisam. Varbūt kaut kas degvielai? Ko tu saki? Es īsti nezinu, bet Slav noteikti teiktu, ka šī ir dzinēja daļa. Tev ir taisnība. Tas izskatās pēc dzinēja. Tā tad izskatās, ka Huntriks bija privātā lidmašīna, nevis liels lidaparāts. Tāpēc dzinējs ir tik mazs. Jā, tev ir taisnība. Tam ir jēga. Un tas arī nozīmē, ka mēs esam pareizajā virzienā, lai atrastu lidojuma reģistrātoru. Ak, tad turpināsim meklēt un atradīsim to. Jā. Aleks, skaties! Atkal dažas no tām violetajām detaļām. Jā. Kas tas ir? Izskatās, ka... Dzinēja otrā daļa. Jā. Un vēl viens. Vēl viens? Jā. K-pops! Visur ir vadi. Šī metāla lieta izskās dīvaini. Es nekad iepriekš neko tādu neesmu redzējis. Bet es gan. Ar Slavu, jā. Mūsu piedzīvojumos mēs redzējām kaut ko līdzīgu.
Šis ir digitālais lidojuma reģistrators. Ak, tiešām? Ar vadiem mēs varam to pieslēgt mūsu ierīcēm un beidzot saprast, kas šeit ir noticis. Ak, tas ir forši. Mēs varam to atdot Slavim un tad paskatīties, kas tur iekšā. Labi, laba doma. Ejam! Hei, Slavs, mosties! Mēs atradām, kas notiek! Skaties, ko es atradu! Tā ir Rumi kleita! Un šis ir melnā kaste. Ak, digitālais lidojuma ierakstītājs. Un kleita? Jā, vakar kleita. Vienkārši smaržo pēc violetas, smaržo pēc sviedriem. Tu nesaproti! Kas ar tevi nav kārtībā? Tev patīk šī smarža? Ak, tas patiesībā smird briesmīgi, kā fermā vai kaut kas tam līdzīgs. Ak, mans Dievs! Ak, šis ir digitālais lidojuma ierakstītājs. Jā, izskatās, ka tā ir. Labs darbs. Labi, digitālai lidojuma ierakstītāji ieraksta tikai audio. Mēs nevaram redzēt attēlu, jo tā darbojas lidojuma ierakstītāji, bet mēs varam dzirdēt, par ko runāja Huntriks pirms lidmašīnas avārijas. Tātad paskatīsimies, kas atrodas K-pop demona Huntriks lidmašīnas melnajā kastē. Tātad, puiši, tas ir ļoti grūti, jo vadojums ir bojāts. Bet es visu esmu savienojis. Un tagad mans telefons var redzēt K-pop lidmašīnas melno kasti. Tātad mēs varam atskaņot pēdējo audio, kas ierakstīts šajā digitālajā lidmašīnas ierakstītājā. Vai esi gatavs atklāt patiesību par K-pop lidmašīnas izsekošanu? Es tiešām esmu traks! Es vienmēr esmu tavā rīcībā! Es jau zinu patiesību. Neviens neizdzīvoja. Varbūt tev ir taisnība, Arti, bet tomēr ir pienācis laiks atklāt visus noslēpumus. Atskaņosim pēdējo ierakstu. Ak, mans Dievs, meitenes, šis ir kā ideāls lidaparāts un kā ideāls lidojums. Labi, lidmašīnas stāvoklis šķiet normāls, Jā! bet šī ir meitenes balss, vai ne? Jā, es dzirdu Rumi. Jā, es arī viņu dzirdēju! Labi, turpināsim klausīties. Jā, bet man tiešām ļoti vajag uz tualeti. Tiešām ļoti uz lielo darīšanu. Paga, ko? Viens no viņiem izlēma iet uz tualeti. Ko? Es zinu, labi, turpinām klausīties. Ak, Dievs! Šis ir tavs Rumi. Tas noteikti ir Rūmī. Pagriezīsim to mazliet, labi? Jo mums nevajadzētu klausīties tādas lietas no tualetes, labi? Brūmī, nāc ārā tūlīt pat. Radars rāda, ka tuvojas raķetes. Radars ir atklājis raķetes. Jā, tātad video bija pareizs. Jā, kāds viņus ir uzbrucis. Vai tev ir kādi pierādījumi, kas to izdarīja? Jā! Tie bija Saja Boys! Saga Boys uzbruka Huntriksa lidmašīnai. Viņi palaida raķetes uz viņiem. Labi, kas notiek tālāk? Mums jāevakuējās. Mums jāiet prom tūlīt pat. Aiziet! Ej, prom, nevar būt! Raķetes! Tas tiešām trāpīja lidmašīnai! Vai viņi izdzīvoja? Kas notiks tālāk? Labi. Lidmašīna krīt. Ko mēs darām? Izplatnis! Jā! Avarē! Paskaties! Jā! Jā, tagad lec! Jā, viņi izmantoja izpletni. Turpināsim klausīties. Ak, mans Dievs! Tas bija traki. Viss ir kārtībā? Jā, viņi izdzīvoja, viss ir kārtībā, lidmašīna bija avarējusi. Jā, tā pilnībā avarēja Saja Boys raķešu dēļ, bet viņi izdzīvoja, viņi izmantoja izpletņu un viss bija kārtībā. Labi, tad klausāmies pēdējo daļu. Jā, viss ir kārtībā. Iesim uz koncertu. Kurā virzienā? Tur? Jā, tas ir lieliski, viņi plāno koncertu. Paga, ko? Tik man tiešām atkal vajag iet uz tualeti. Labi, aizmirsīsim par to. Jā, mums nerūp K-pop demonu mednieki un tualetes. Vienkārši aizmirst to. Labi, tagad problēma ir atrisināta. Izmeklēšana ir pabeigta. Labi padarīts, puiši, ka atradāt balss ierakstītāju no lidmašīnas. Šī ierīce neatstāja nekādas noslēpumus. Tagad mēs zinām, ka Huntriks ir drošībā, un mēs zinām, ka Saja Boys ir īstie draudi. Labi padarīts, puiši! Jebkurā gadījumā ceru, ka jums patīk šis video, un tagad es lūdzu tikai vienu – abonējiet mūsu kanālu, tas mums ir ļoti svarīgi. Mēs gatavojamies radīt arvien interesantāku un ļoti neparastu saturu, tāpēc lūdzu pievienojieties Slava komandai.
Patiesībā mans vārds ir Slāv, un šī ir mana komanda. Paldies, ka skatījāties! Uz redzēšanos! Es atdošu šo kleitu Rumim!